Ekscelenci, un šovakar mēs esam sapulcējušies, lai noklausītos fokšpilisti Elmāra Āboltiņa krāsu referātu. Lūdzu. Tātad, beidzot pienāks tā diena, kad es varu prezentēt savu krāsu referātu. Un mans krāsu referāta tēma ir internetu mārketings Latvijā un tā iespējas Latvijā. Varbūt pirmais jautājums, es gribu pajautāt īstenībā jums, vai jūs īsti zināt, kas ir internetu mārketings? Vai kāds, vienkārši piedārā, ko jūs domājat par internetu mārketingu? Kas ir, sakiet par spāmas, nezinu. Elmārs. Kas? Elmārs. Elmārs, ok. Hipsters? Kurš teica hipsters? Kāpēc hipsters? Viss, kas ir digitāls mārketings, ir hipsters. Viss, kas digitāls, nav tās gigas brīlītē? Nē. Nav? Tas ir programmēšana. Tā ir naiva cilvēka apčakarēšana. Cilvēku apčakarēšana. Lieliski, ok. Kāds teica piekritis pamat, vai ne? Jā. Tu visu no kuriem ir atbalsts? Pagaidāmies. Nopietni, tik daudz ir atbalsts? Tā ir cīnīties par tādu. Mums ir arī, mēs esam tikt arī garām atblokiem. Nav tā, ka bija atbloks, visu nullicē. Bet, respektīvi, tā tīri informatīvi, lai saprast, bet tā īstumā par mani, kāpēc par ideološu tēmu ir, es strādāju uzņēmumā Infinitum, es bišķi pareklamēšu savu darbu, kurā strādāju. Es viņā strādāju jau ilgāk kā gadu. Es esmu konkrēti projektu vadītājs internetu mārketinga rīkiem, kā tādiem. Es biju uzņēmumu nāk pie mums, saka, mums vajag pārdot vairāk, mums vajag mūsu internetu atrod, mums vajag, lai mēs grozam naudu. Un tad mēs domājam, kā viņiem varētu palīdzēt. Uzņēmumi ir dažādākiem, sākot ar internetu veikaliem, beidzot ar kādām tālmācības skolām, tur var būt vienkārši kādi blogi, tur var būt informatīvi, piemēram, kā laikapstākļu prognozes, kāda lapas, kas izdomā, ka viņas grib tagad arī lai viņas atrod internetā un tā tālāk. Tāpēc nesen arī pirms mēneša es nokārtoju analītikas certifikātu, tas pēc tam mazliet vēlāks tāds īsti ir, bet tas ir ok. Chill, es kārtībā. Un es pieminēju tos 2 reizes, tas tā, lai es izlastu kārtīgi. Un Lai notic. Lai notic, jā. Un pirmais būs tāda atslētas mazīgs video, jā. Bišķiņ iet, lai es saskaties. Es ceru, ievādēsies. Kādreiz būs, mēs dosimies tālāk, viss parastais sagrūs. Tas notiks tajā dienā, kad gaismas ātruma stars būs lēnāks kā domas tavas un gars. Kad viss jau būs pateikts, 2001. vai tā kādreiz būs, mēs dosimies tālāk, viss parastais sagrūs. Tas notiks tajā dienā, kad gaismas ātruma stars mums lēnāks kā domas tavas un gars. Viņš to viņa nepiedod. Tu izvēlējies mani. Daži jau pieminēja kaut ko, un tad ir ieskatama jau 12. gada koncerts. Kurš nezinu, kāpēc nepalaisties šodien? Labi. Uzspēlēt šis. Kad tev ir telefonu. Spoiler alert. Jā, tad ir 12. gadā, jā. Tāda zvaigžņu paradīze maziņa. Es pierēju, pilnīgi katrs pacēlās roku. Doma jūs sapratāt, kādā ziņā te jau pēc pirmā video doma sapratāt. Vienkārši tā doma tas, kad vēd mainījušies un arī cilvēki mainījušies ir laika mainās, tehnoloģijas mainās un katram cilvēkam, ne katram, bet ļoti daļai parādās telefonu, internets viņiem uz rokām ir, internets viņiem mājās, datori viņiem mājās. Cilvēki viņiem biežāk pierod tā, ka internets jālieto un viņi var lietot un ka viņi var uzticēties par to, ka tu nav obligāti jāiet uz veikalu nopirkt sev
drēbes vai nopirkt televizoru, bet tu vari pasūtīt internetā, un tas dators, vai televizors vai drēbes nāks mājām uz pie tām durvīm, un tad par ko nav jādomā. Un tas vispār tas iemesls, kāpēc izvēlējos internetu mārketingu, jo man liekas, viņš ļoti ātri attīstās. Viņš ir ļoti vispār tādā ļoti strauji attīstības procesā šobrīd, un tas, kad vispār šo produktu sāks izmantot arī vairāk un koncentrēties uz viņu kaut kādu mārketingu kanālu, pārdošanas kanālu vispār nākotnē kā tādu. Un te vēl viens tāds mazīšs, kā vispār vēl tāda maza statistika, kas vispār notiek vienā minūtē pasaulē. Kā redzat, ir 2 miljoni publikas meklējumu minūtē, 48 stundas augšuparāt video YouTube'ā, 200 miljoni izsūtīt e-pastu, tas kādā laika pieliek ar spamu, un 685 tūkstoši Facebook ziņu. Viss notiek. Un vēl viena lieta, kas ir, kāpēc online vai tāds interesants lieta, tas, ka, piemēram, ejot uz mājām, ejot uz veikalu, piemēram, tu gribi kaut ko nopirkt, ko drēbi, tu sataisīs dzērbies, tu izjēri uz ārpus no komforta zonas, bet nepatīk iet cilvēkiem. Tikai uz veikalu jāmēr, kājas, muguras, to visu slikti. Bet pašā laikā mājās internetā tu sēdi pie datora, ēst čipsus un iepirkties. Un PayPals veids pētījumu pagājušajā gadā par to vispār kā cilvēki iepērkās online, un te bija 3% iepērkās pidžamās, vienkārši pirms gulētiešanas, tur 15% iepērkās alkohola reibumā. Un pats labākais bija tas, kad 15% iepērk kājās, vienkārši sēdi mājās un iepērkās. To pēc kamera? Pēc aptājas datiem. Un tagad pasāšu īsumā bišķiņa par pētījumu, ko mēs veicām uzņēmumā no mūsu kontiem, kas pieejami. Mums ir ļoti daudz uzņēmumu datu pieejami, un mēs redzam vienkārši par to, kāda vispār tendence tieši Latvijā vispār par internetu mārketingu kā tādu. Un šeit vairāk salīdzinās tieši 13-14 gadu. Un šeit mēs redzam, piemēram, vispār to, kā pieaug, piemēram, apmeklējumu skaits lapām, kā ir pieaudzis, ka cilvēki vien biežāk iet lapās. Tad mēs redzam par to, kā darījumu pieaug lapās. To, respektīvi, 50% palielinājums darījumu skaits, salīdzinoši 13 gadu un 14 gadu. Un vēl viena lietas palielinājums, kas būtiskākais, ir tieši ieņēmumi. Kad cilvēki arvien nekautrējās un nebaidās izmantot, kā iztērēt arvien vairāk naudas internetā. Un tas nozīmē līdz ar to, ka cilvēki, kad uzņēmumiem vairāk jākoncentrējās tieši uz internetu mārketingu, jo tas ir tomēr kanāls, kur diezgan viegli un efektīvi var sasniegt savu potenciālu pircēju. Šeit ir viens interesants grafiks, kur mēs redzam pirkumu skaitu nedēļas dienā. Tī, lai saprastu vispār, kā cilvēki iepērkās konkrēti nedēļas griezumā. Mēs varam redzēt, ka ir pa nedēļas vidu vairāk mazāk vienāds ir. Un tad aiziet uz sētdienā, laikam, ka visiem ir pohs vai, nezinu, gribas paglēt ilgāk, viņi neko nedara. Un sētdienā, kad pamostās, tev bišķi nav kaut ko pastāst. Pirmajā otrdienā atkal visi darba atnāk un darbā nevis strādā, bet staigā pa lapām un pērk savu drēbes. Vēl viens interesants ir arī pirkuma skaits procentos par stundām tieši dienvidīgi. Un šeit var redzēt arī 13-14 gadu salīdzinot. Redzam, ka naktī, tiesa neredz tik sīki. Es naktī sākot 7 rītā, 8 rītā aug. Pusdienlaika atviši aug un atkal nokrītās un atkal pašā ap 6 nokrītās izbrauc mājās, laikam visi iet uz darbu, iet uz mājām. Atkal viens neko nedara un atkal vakarā dara. Kāpēc šādi dati vispār vajadzīgi? Tas ir, jo internetu mārketingā tu savas reklāmas vari pa minūtēm, viens pa stundām reāli vari laist. Es skatos, ka mana autori tur iepērkās 2 dienā, es laidīšu reklāmas tikai 2 dienā. Pārējās reklāmas nelaidīšu, un viņas vienkārši neizdarīšu. Šeit vēl ir apmanēs par 2 stundām no ierīcēm. Arī redzam, ka vairāk mazāk par nakti ir vienādi. Un tad pa dienu viss atšķelās. Redzam, ka planšetdators lieto mazāk, telefons vidēji, un tad dators tieši dienas vairāk noteikti, kā jau es teicu, darbā. Viss noteikti sēž un lieto visu spēlēt. Gan jā. Vai ne? Nē? Saka, ka nē. Engars strādā noteikti. Jā, un tad atkal jāmazliet skritumiņš vakarā pa 6, visi brauc prom, un tad mēs redzam, planšeti atkal vajag augšu. Tad mēs varam saprast to, ka cilvēki vakarā vai vairāk izmanto planšetes, un varam reklāmas tendēt tieši uz planšetēm. Vēl viens interesants ir pa sociālajiem portāliem. Šeit salīdzinās to tieši Latvijā 3 populārākie sociālajie portāli, kas ir Facebook, Draugiem un Twitters. Un šeit salīdzinās 13-14 gadu, kā ir mainījies apmeklējumu skaits konkrēti šiem sociālajiem portāliem. Mēs varam redzēt
krāsa nesties draugiem ir zilām un Facebook ir oranžā, lai nesaptro. Tā mēs varam redzēt, ka Facebooks ir salīdzinoši audzis, un mēs varam redzēt arī, ka draugiem ir krities, Twitteris vairāk mazāk palicis uz vietas. To mēs varam noprast arī, kā jau pamanām jau arī mūsu praksē, to, ka Facebooks arī vairāk aug. Lai gan draugiem īstenībā arī ļoti labi rezultāti pašā laikā, jo draugiem izmanto visos ārpus Rīgas, man izmanto visus draugus, un īstenībā tie rezultāti pagaidām diezgan labi, bet Facebooks tomēr aug līdzi. Un šeit ir ieņēmumi sociālajiem portāliem. Un šeit mēs varam redzēt, ka, ja pirms tam mēs redzējām, ka varbūt bišķiņ paaudzies bija draugiem bija tikai bišķi nokrities, bet tos ieņēmumi viņiem diezgan ievērojami nokritušies. Ja pirms tam, piemēram, sameklējums no draugiem bija nokrities tikai bišķiņ, tad ieņēmumi no draugiem tomēr nokritās vairāk. Un atkal Facebookā mēs redzam, ka ieņēmumi no Facebook atkal ir lielāki. Ko es domāju par ieņēmumiem no Facebook, ir tas, ka cilvēks Facebookā atrod jūs reklāmu, spiež aizviet un nopērk. Tad mēs redzam to, ka Facebooks rāpjās augšu. Što es ubrādīju, tad es cik līdz. Es varu apspiest, ja? Nespēju uz labi sibārīt. Tagad sākšu stāstīt bišķi sīkāk par tām visām lietām, kā mēs varam nonākt līdz tam jūsu patērētājiem. Un īstenībā pastāstīšu, ar ko viņi atšķirās un kādi plusi un mīnusi. Šeit uzskaitīts pāris lietas, piemēram, kā e-pasta mārketings, uzskaitīts direkt, pēcceļš, kas ir maksas kanāli, tad ir socials, kas ir sociālai mēdīji, un tad ir referāli, kas ir dažādi veidi, kaut kāds banneri vai linki, dažādas lapāpienas un kā tēmēni. Un tāpēc ir viena lieta arī, kas vienmēr jāņem vērā, bet to es sīkāk nestāstīšu, ir tas awareness, consideration, intent and decision. Tas nozīmē, ka, ja piemēram tos produktus nav pazīstams, tad pirmais, kas jāveic aktivitātes, lai viņš kļūst zināms. Lai viņi pamanītu, lai viņi ieraudzītu to baneru, jā, man viņu vajag. Un tad tālāk aiziet jau citas soļas, atkal, es jau viņu to produktu zinu, es viņu meklēju, un tad atkal es jau viņu zinu, es viņu atrodu, un tālāk vai ņemt vai neņemt. Beigās viņu paņem, un tev teorētiski būtu jābūt vēl vienam tādam kvadrātiem, kas ir care, kas nozīmē rūpēties par to cilvēku. Respektīvi, ja viņš pie tevis jau nopērk, viņš tas pastāvīgais klients, tad tu tālāk ar viņu strādā tā, lai viņš tikai iepērktos atkārtot. Jo mēs jau, ir skaidrs zināms, ka ar esošu klientu daudz ilgāk strādāt nekā jaunu. To pirmo es stāstīšu AdWords, vai kāds izmanto Edgara Grabu zina, kas ir AdWords? Būs reklāma. Jā, reklāma, pareizi. Elmārs. Jā, arī. Ja būs AdWords jautājums, kas AdWords Spams. Ja spams, tad viņi ļoti slikti strādā tā kompānija, kas to dara. AdWords ir, AdWords ir šīs te reklāmas, kas ir vispirms iegat vārdu, piemēram, kredīti. Es neko nereklamēju šobrīd. Kredīti parādās, piemēram, šīs trīs pozīcijas, kas sākumā, kas reklāmas pozīcijas, tāpēc arī šeit parādījās pozīcijas. Mēs vēl neesam ielas principinām, bet arī pašā apakšā vēl pozīcijas. Un tās ir reklāmas, kuras var ievietot ļoti ātri. Tu, piemēram, palaidi savu jaunu produktu, jaunu esošu nav kādu, tu gribi brīdi, lai tev reklāmu, tev arī būtu reklāma jau Google iekšā, cilvēks iespējas kredītu, tu kā kredītdevējs parādies 1., 2., 3. pozīcijā. Bet tas, kādas stratēģijas tu izvēlies, lai to darītu, var būt dažādas. Piemēram, kā viena no stratēģijām ir zīmola kampaņa. Piemēram, varbūt situācija, kad, piemēram, tu esi internetu veikals, piemēram, kā, RD Elektronikas, ja? Un tagad kāds izdomā, ka, piemēram, es esmu, piemēram, Euronics, ja? Un RD Elektronikas, un es izdomāju, ka tā RD Elektronikas baigais čalis, viņam noteikti daudz pērk internetā, davai es izmantošu viņa atslēgas vārdu un reklamēšu uz viņu. Un tad respektīvi cilvēks, kurš ierakst, šajā gadījumā ir man salīdās kredīti, 500 kredīti. Ja? Piemēram, cilvēks ierakst SMS kredīti, un viņam parādās, otrais parādās via SMS, kurš arī tā, respektīvi, un vēl ar smuku tādu reklāmas sauklīti, ja? Pirmais adres kredīti bez maksas. Ja? Un tad cilvēks tagad meklē SMS kredīti, viņš arī ierauga via SMS, domā, varbūt tomēr man vajag via SMS. Es tam nezinu, jāapsās abi divi. Un tad jau tā, uzspiež vienu vai otru, un tā viņš jau izdomā, ko viņš grib ņemt vai to, atkarībā no tā, cik viņam viegli tā lapā orientēties, vai cik viņš uzcās tam zīmolam. Tālāk, ko es minēju jau tie kampaņas meklētāji, ja? Tad respektīvi vienkārši cilvēks ieraksta
televizors, viņam parādās 1A, parādās 220, tas pats tev Ronix. Tev var būt kampaņas Google lapās, kas ir tad šie banneri. Un šie banneri arī ir ļoti instanta lieta, tas, kad ar tiem banneriem jūs varat atrast cilvēkus, kas varbūt par jūsu produktu vēl nemeklē, kas viņu nezina, bet jums, piemēram, kāda akcija, jūs viņu varat šo akciju, piemēram, pievienot. Jo, jūs varat šobrīd nevajag televizoru, ja? Bet jūs tagad sako, ka galvāt atkārt labi, jūs iet YouTube, jūs parādās YouTube banneris. Sveiks atnāc pie mums, nopērta televizoru tikai nedēļas laikā 50% atlaid. Vau, forši, man vajag televizoru. Vai ne? Jūs pierat virsmu un pērk. Tas viens vienādi fotogrāfs arī googlē, kas ir ļoti labi. Piemēram, viņš kameras izlaižot, tu nepalaidi vienkārši googlēt, viņi var palaist konkrēti taviem mērķu auto. Ja piemēram, tu atlasīt to, ka rāda tikai šajās un šajās lapās, vai rāda cilvēkiem, kas interesējās par televizoriem, par tādiem. Un tā viņš atlasīt, piemēram, tos cilvēkus, var redzēt, man ne tikai tiem cilvēkiem, kas pēdējā laikā ir kaut kur skatījušies, varbūt televizors kaut kur, nezinu, eBay kaut vai. Vienalga, kas reāli. Jo Google to visu uzskaita, viņš reāli uzskaita visu, ko jūs darat. Viņš redz visu, kur jūs ejat, ko jūs darat, kādās lapās darat. Viņš zina to, vai jūs vīrietis ar sievieti, viņš zina aptuveni, cik jūs veci esat. Un pēc tā arī, ko jūs skaties, viņš var apmēram saprast, cik jūs, varbūt, esat maksāt spējīgi. Tad ir remarketing kampaņas arī, kas ir diezgan interesanta lieta. Piemēram, vienmēr, kad jūs aiziet lapā, ja, jūs apskaties kādu konkrētu produktu. Pieņemsim to pašu televizoru. Jūs viņu apskaties, bet vēl nenopērkat. Jūs iziet ārā, domājat, es aiziešu kaut kur citur, pasīšos citur televizoru, kā izstāst. Un varbūt kaut citur būs labāks piedāvājums. Jūs ejat, bet tas remarketings tas, ka tad, jūs esat apstījušies to televizoru, jūs aiziet citās lapās. Tajās citās lapās jūs skatīsieties, un jūs malā visu laiku rādīsies tas televizors, ko jūs apskatījāties. Un tas, ko jūs apskatījāties tajā konkrētajā lapā. Viņš tur rādīsies, nezinu, vienkārši nāc pie mums, tur karstais piedāvājums, vai var izdarīt ar tā, ka rādās tieši tas piedāvājums. Tieši tev tur 10% atlaida tikai tagad. Un tā līdz respektīvi tas, ka šis cilvēks jau bijis interesēts tajā jūsu produktā, viņš jau nopirks uzreiz, bet viņi turpina rādīt to reklāmu tieši viņam, tieši tas, kurš bijis interesēts. Viņi vienkārši rāda, ka viņš vienā brīdī vienkārši tam, labi, vai šitais, jā, ok, šitais paņemts. Tās remarketing kampaņas viņš atšķiras dažādi. Mēs varam mainīt no tā, cik cilvēks lapā ilgi pavadīs laiku, kāds produkts apskatījies, vai bijis jau ielicis varbūt produktu jau grozā, bet nav vēl nopirkts, bet viņš ielicis jau grozā viņu. Un tad mēs varam jādīt viņam reklāmu, piemēram, konkrēti to produktu. Es ceru, ka tik tālāk es filtrēju, jā. Ok. Tās remarketing kampaņas, es gribu pateikt, tas, ka viņas ļoti, ļoti noderīgas tā ziņā, ka jūs varat piesaistīt šo klientu, kas jau jums ir interesējies ar šī. Un tad ir ļoti labs, es pieļauju, ka jūs iebildīsiet, bet tā ir YouTube reklāmas, tas, kas man jau tagad pamanījuši pagājušajā gadu laikā, kad parādās tas reklāmas ski-pad, kad 5 sekundēm var uztaisīt ski-pad. Jā, mēs visi skaitinoši, bet jūs piedīsiet, jā. Tie, ko nav labi piedīsiet. Bet viņas ir labas tādā ziņā, ja jūs skaties, kāds jūs esat biznesmeni vai ko, viņas ir ļoti labas tā veidā, lai veicinātu jūsu zīmolu atzīstamību kā tādu. Jo ir skaidrs, ka, piemēram, ja jūs meklēsiet to pašu televizoru, viņš neiesiet nopirkt televizoru, piemēram, televizoru forši.lv. Viņš nepirksiet tādā. Forši televizoru.lv. Vai jūs šeit ir kaut 1A vai 220, ne? Jūs viņus zinat, jūs viņus redzējuši, jūs zinat, tāds ir. Tāpēc vajadzīgi šie display reklāmas, šīs YouTube reklāmas, kuras tev to zīmolu rāda. Tu redzi, ka forši televizoru LV, vai tu forši kaut kampaņu, vai palaidās forši tur video rullītes palaidās, un jūs to zīmolu iegauniet. Un turpmāk, piemēram, ka jūs meklēsiet kaut televizoru, jūs redzat forši televizoru.lv, jā, es to zinu, es redzēju, šeit vēl pēc rullītes viņam bija bērns. Jā. Un tā ir tā doma, kas tam YouTube, tas, ka jūs varat veicināt šo zīmolu apzīstamību kā tādu, kas jums var palīdzēt pārdot šo produktu. Vēl viena lieta, kas ir laba, piemēram, televīzijā. Jūs televīzijā ielikt reklāmu, jā. Jūs tur parādāt, samaksājat kaut 10 000, jā, jūs tur parādat panorāmas laikā, jā. Tur viņš pasaka mēdī, pasaka, ka jūs tur redzēs tur +1 miljons Latvijas iedzīvotāju, jā. Viss ir riktīgi krūti. Bet
vai tiešām šis video ir atstājis kaut kādu iespēju uz to cilvēku, vai viņš tiešām vispār to video redzēja, to reklāmu redzēja, vai viņš pēc tam iegāja lapā un kaut ko meklēja un nopirka, vai viņam tas video vispār patika, vai viņš nostājās, un respektīvi, jūs nezināt. Un jūs nezināt, pēc tam nevarat tālāk ar šo cilvēku pēc tam strādāt. Tā YouTube reklāma plus tas, ka pirmkārt jūs redzat to, vai viņš nostājas visu video, jūs redzat, cik procents viņš nostājas no video. Un jūs redzat to, vai viņš uz video uzspied un aizgāja skatīties pēc tam produktus. Jūs redzat to, vai viņš uzspied video un aizgāja nopirkt produktu. Jūs redzat to, vai, nezinu, vai viņš uzspied skipēt un to produktu neskatījās vispār. Jūs redzat vienkārši visu. Jūs redzat visu, ko tas cilvēks izdara. Un vēl pats labākais tas, ka, ja viņš tomēr nospiež to skip ad, ja viņš ar jums nekādā veidā nesasaistās ar jums, viņš neiet jūs lapā, viņš neuzspiež, nenostāst video, respektīvi viņš nav bijis interesēts jūs tajā reklāmas rullītī, jūs nemaksājat par neko. Jūs maksājat tikai tad, ja viņš to video reāli nostāst vai uzspiež virsū. Un tas bonus, kas vispār ir šim atbordam kā tādam, ka jūs maksājat tikai par to, ka cilvēks jūs atrod un uzspiež, un cilvēks atrod un noskatās, un viņš ir interesēts jums. Nav tā kā bītas reklāma, kurš var samaksāt 300 eiro, un tur stāv uz ielas, un kāds skatās, neskatās, redz, neredz. Šeit reāli redzat visu, jūs redzat, un maksājat tikai par to cilvēku, kas jums atnāk potenciāli klienti. Jā, tad tas tā. Par e-marketingu vēl viens, jā, tas tā, sīkums, mazliet šis. Kad arī katram pakalpojumam vai produktam ir savs iepirkšanās ciklus. Un šis iepirkšanās ciklus var būt no 1 dienas līdz mēnesi un pusgadam. Un tur tā lieta, ka viņa atbordām, analītikā var redzēt tās lietas, tādas kā cilvēks no pirmās reizes viņš bijis uz lapā līdz brīdim, kad viņš nopirks produktu. Un te var redzēt, piemēram, 1 dienu, 2 dienas, 3 dienas, 6 dienas, un šeit redzēt, kurā dienā cik cilvēki no pirmās apmeklējuma dienas, kurā dienā viņš nopirkājās produktu. Un labi, šeit viens tas klasiskais gadījums, ka pirmajā dienā visvairāk, un tad aiziet mazāk. Bet ir ļoti citi produkti, varbūt kaut kāda produktu ir ilgāk jāapdomā, kad varbūt viņš nopirks arī vēlāk. Un tur atkal veidojas tā stratēģija, ka, piemēram, to remarketingu, ko es minēju, ka cilvēkam atgādina par to produktu, ko viņš apskatījies. Piemēram, ka cilvēks, mēs skatāmies, ka lielākā daļa 50% iepērkam 6. dienā, mēs viņam remarketingu sakam taisīt 5. dienā. Un tur atgādina, sveiks, es jau izdomājos, teicu pie mums, tā doma tāda, jā. YouTube's. Dārdzes acīs. Vēl viena interesanta lieta padodas arī, piemēram, kas nav pa YouTube, bet vispār, piemēram, mēs redzam arī no kādām operētāju sistēmām viņi iepērkās, no kādiem telefoniem viņi iepērkās, mēs redzam, no kāda izšķirspējas datori viņi ir. Un, piemēram, konkrēti viens klients, kuram 50% apmeklējums ir no Apple iPhone telefoniem. Un tad viņam ļoti liels tas autorija, ļoti liela, kas izmanto Apple telefons. Es jums saku, varbūt jums liela autorija, kur nāk uz to jūsu lapu un skatās pie Apple faktoriem, varbūt jums ir jāuzsās kāda akcija par to, ka, nāk pie mums piesakies un vinēt tur Apple austiņas, nezinu, vai Apple lādētāju, vai tam līdzīgi. Tad izmanto šos datus, lai varētu viņiem strādāt. Tādās mēs varam redzēt arī, piemēram, cilvēku, kas izmanto Internet Explorer, ja, viņam galīgi neiet mūsu lapā, ja. Viņam tur viņš karās, viņš lapā pavada 5 sekundes, iet ārā, ja? Bet tajā pašā laikā viņš ir uzspiedis mums un iztērēs to naudu, bet viņš mums lapā neko neizdarīt, jo viņam Internet Explorer un viss slikti. Ja? Tajā brīdī mēs varam izdarīt tā, vai Internet Explorer nerādām reklāmas. Nerādīsim Internet Explorer, vai nerādīsim HTC telefoniem, jo HTC telefoni vienkārši neperformē. Vai nerādīsim tādiem izšķirspējas telefoniem, ekrāniem. Tas variācijas, ko tur var darīt un kā atlasīt to savu perfekto mērķu, autori ir ļoti daudz un dažādas pa laikiem, pa ierīcēm, pa dienām un pārslēgas vārdiem. Jo varbūt, piemēram, kad vārds kredīti strādā, tie, kur uzspiež uz kredītu vārds 50%, tev nopirks kredīti, paņems kredīti, var uzspiedīt, kad ātrie kredīti, te uzspiedīs daudz cilvēku, bet paņems tikai 2. Tad ātrie kredīti reāli nestrādā, viņi jādara šādā. Viņi vienkārši nestrādā. Cilvēki uzspiež, bet nenopirk, bet kredīti strādā. Tas bija tā īsumā padvārds, kas tāds sarežģīts, bet tā īsā nestāstīšu. Tad nāmā līdz SEO, kur SEO, tas ir, tagad es ierakstu, piemēram,
kaut kāds atslēgas vārdus, un ir tās 3 pirmās reklāmas pozīcijas, un tad ir 10 tās pārējās pozīcijas. Un varbūt dažiem varētu likties, ka tās pozīcijas ir tāds pilni dušu random varbūt, bet tā īstenībā nav. Un ja klients uzņēmums grib, viņš arī tur var nokļūt pirmajās pozīcijās, un es ir tādā veidā uzlabot savu biznesu. Tā doma, ko vispār, kā to varam izdarīt, es tā īstenībā pastāstīšu, tas, ka Google vispār strādās to, lai jūsu lapā saturs būtu, respektīvi, lai cilvēks, kurš meklē to, ko viņam vajag, lai viņš atrod to, ko viņam vajag. Lai viņš atrod to, ko viņam vajag, lai tur ir tas, ko viņš meklēja, lai viņš pēc dienu apmierināts. Ja viņš nedarīs to, ko viņš grib, tad viņam Google neinteresēs, viņš Google neizmantos un vienkārši ies prom. Tāpēc Google ir interesēta tajā, lai tas, ko viņš atrod, viņiem būtu attiecīgi relevanti tam, ko viņš meklē. Un tad, ko Google grib? Viņš grib, lai tajā lapā ir saturs. Lai saturs par to, ko viņš meklē. Piemēram, ja cilvēks meklē, kredītus un lapā ir teksts par zirgiem, tad nav relevanti. Ja? Tad cilvēks neapvienāts. Tad lapā jābūt saturam par kredītiem. Tur jābūt. Google tu visu redz, viņš skanēja lapu visu laiku, viņš redz, par ko ir saturs. Viņš atpazīst tos atslēgas vārdus. Tāpatās, tā ir viena lieta. Nākamā lieta tas ir, ka Google jāredz to, ka par jums runā apkārt. Par to, ka jūs piemin blogos, par to, ka jūs piemin fórumos, par to, ka par jums ir raksti kaut ko izvietot ar linkiem uz jūsu lapām, par to, ka jūs Facebookā share, like un tam līdzīgi. Viņš to visu redz un saprot, par viņu runā, tur par kredītiem, ok, viņš ir trūs šaus, liksim viņu pirmajā lapā. Un tādā veidā veidojas tas tiek darīts darbs, lai jūs nokļūtu arī pirmajās lapās. Un šeit konkrēti mums viena klienta rādītāji, klients nodarbojas ar ugunsdrošības pakalpojumiem un darba aizsardzības pakalpojumiem. Un mēs viņiem sākām strādāt pagājušā gada februārī, kad viņiem bija zem pusotras 1000 apmeklējumi. Un gada laikā viņiem apmeklējumi uzauguši līdz 3500. Tas tikai no organiskiem meklējumiem. Tas, ka mēs darījām šīs aktivitātes, un tas, kad parādījās viņa vēlmie atslēgas vārdi, parādījās augstākās pozīcijās. Un reāli skaits ir palielinājis vēl 3 reizes. Ja, piemēram, atbordā bija tas, ka viņš maksāja par katru klikšķi, ko viņš uzspiež. Šeit jūs maksājat par to darbu, ko mēs darām, bet ne par klikšķi. Un ilgtermiņā šis vienmēr daudz izdevīgāks, ja jums nav jāmaksā par klikšķi. Jūs maksājat tikai par konkrētu summu, bet apjoms jums visu laiku auga. Un noteikti ir, piemēram, vispār daudz meklēšanas no atslēgas vārds, tad šis variants ir ļoti aktuāls. Runājot, piemēram, par atslēgas vārdiem, es nezinu, viņš vēl laikam nevienu nav lapu, vai ne? Nevienu nekādu. Ne? Viņš nav nekādu lapu, vai ne? Mums ir lapu, vai? Laitik.lv. Jā, taisnība. Es varu fiks parādīšu. Ir tāds lietas kā Google Keyword Planners, kurš pieejams izmaiņa vienam, kuram ir Gmail konts. Un šeit var ielikt, es varu iestīt Latviju, latviešu valodu, Google, un te iedīt, piemēram, vārdus, piemēram, siekšķišu korporācija. Siekšķis pareizi? Jā. Korporācija. Ok, es nezinu, cik daudz šādi meklē. Ok, kaut ko meklē. Un šeit var redzēt, pirmais, ko var redzēt, ir tas vispār tendences, kā cilvēki meklē gada griezumā šo atslēgas vārdu. Mēs redzam, ka februārī ir ok, tad uz vasaras beigām viņi meklē bišķi vairāk, vasarā praktiski nemeklē, un septembris, oktobris, novembris kaut ļoti izteikti. Es saprotu, laikam, pēc. Un šeit var redzēt ar apmeklējumu vidējo skaitu, bet to ir noteikti zemāk. Un rakstīties, piemēram, konkrēti jau, cik vidēji meklē, ok, te viņš neprāda. Un studentu korporācija ir 20 vidēji mēnesī. Te viņš neprāda, jo ir zem 10 vidēji mēnesī. Bet, piemēram, meklēt studentu korporāciju. Piemēram, mēs ierakstīsim no mīļāko vārdu kredīti. Te mēs redzam, jau aiziet 1000 meklējumu, ja? Te mēs varam redzēt sezonu tādu. Un uzspiež zemāk, mēs varam redzēt, ka vārdu, tieši vārdu kredīti,
meklē 720 reizes. Un, ja es ātrie kredīti meklē 6600 reizes tas mēnesī. Kredīti internetā 720, kredīti internetā 1300, un tā te aiziet ļoti daudz vārdi, kas ir vārdu salikumi. Iztiliet. Jā, arī tāds meklē. Un šeit var redzēt aptuvenās summas, kas ir par klišiem, bet viņas nevajag uzskatīt par pareiziem īsti, viņš nevar pateikt precīzi. Bet tās summas par kliši var mainīties ļoti daudz. Tas būtu sākot ar 10 centiem, ar 2 centiem, beidzot ar Amerikā, man liekas, viens no konkurētspējīgākajiem apdrošināšanu, ka tur viens klišs maksā kādi $100, $100 eiro. Cilvēks spiež $100. Čau, varat paspēlēt pēc mājā. Bet tur arī ir dažas drošības lietas, kuras Google veids, lai nebūtu šāda krāpniecība, kas varētu notikt dēļ tā, ka cilvēki vienkārši spiež. Ok, tagad viņš pastāstīšu par web analītiku. Es biju pagājušā gada oktobrī Turcijā uz konferenci, kas bija saistībā tieši par digitālo mārketingu, un patīk, kā viens vīrietis pateica, viņš stāstīja par to, kad ja uzņēmums, kas nodarbojas ar e-komerciju, un ja viņš neizmanto analītiku, tad viņš ir kā zombijs. Viņš ir kā staigā, bet žādi neko nefiltrē, kas notiek apkārt, viņš reāli nezina, ko darīt, viņš neko nefiltrē. Tāpēc vajag analītiku. Un pirms te arī tāds uzstāsts līdzīgs, viens pieņēmums, kā uz mēnesi izstās viens tāds augurs, un kā viņš izstās? Un īstenībā, kā viņš izstās. Apmēram tas pats par analītiku. Un mūsu gadījumā, kāpēc vajag izmantot analītiku, ir tas, kad, lai mēs saprastu, kas ir tas mūsu klients, ko viņš dara. Es jau pieminēju, ka AdWordsā ir ļoti daudz lietas, ko var mērīt, bet ja pašā laikā to var darīt ar analītikā. Un analītikā mēs redzam, no kādas valsts viņš nāk, kādu valodu viņš izmanto, vai viņš ir vīrietis vai sieviete, vai viņš tur, no kāda kanāla viņš ir atnācis, ko viņš darīs, ko viņš pietis un tādas lietas. Un beigās mēs varam jau izveidot kaut kādus segmentus savu klientu un strādāt attiecīgi ar katru segmentu. Un jā, tad mums ir tas klients, ko mēs beidzot redzam, kas īsti viņš ir, jo pēc tam mums bija tikai cilvēks, bet tagad mums ir kaut viens klients. Te es uztaisīju mazu print-screen par to vispār, kā izsās viens analītikas, tikai lieta, kas vispār ir iespējama. Un šeit mēs, piemēram, redzam to, ka mēs redzam apmeklējumu skaitu, mēs redzam procentuāli, cik bijuši jauni apmeklētāji no konkrētās avota. Tad šie ir avoti, SS, Facebooks, tāds bots un Mashable. Un tad mēs redzam apmeklējumu skaitu, mēs redzam, cik bijuši jaunas sesijas konkrēti no šiem apmeklētājiem procentuāli. Šeit skaitziņā, šeit mēs redzam bounce rate, kas nozīmē to, ka cilvēks atnāca uz jūsu lapu, un viņš nav aizgājis tālāk no viens citu lapu. Viņš atnāca uz jūsu lapu, varbūt viņš izlasa informāciju, bet viņš aizgāja prom. Un to uzskait par tādu negatīvu rādītāju, jo viņš nav tālāk neko darījis jūsu lapā. Tad mēs redzam to, cik lapas viņš vidēji ir apskatījis, mēs redzam to, cik laika viņš pavadījis lapā, mēs redzam to, vai viņš beigās kaut ko nopircis vai atstājis pieteikumu, respektīvi, kas jums tas mērķis lapā varētu būt, jo lapa mērķis atšķirās, vai tas pirkums, vai e-pasta atstāšana, vai pieteikt kaut kādu lietu, kas var atšķirties. Un tā var redzēt arī to, cik bijuši ieņēmumi no konkrētā mērķa sasniegšanas. Un, piemēram, ko mēs šeit varam secināt? Mēs varam secināt to, ka no Mashable.com ir 95% bounce rate. Tas nozīmē, pieņemsim, tas izjā tik grūti. Pieņemsim, ja mēs liekam reklāmu, piemēram, Mashable, mēs ienākam šeit, mēs, tur lapā 95% bounce ienāk iekšā un iet prom, uzturās tikai 2 sekundes, salīdzinoši pārējiem, uzturās 10 sekundes. Ok, Mashable nav vajadzīgs likt reklāmu iekšā, viņš reāli nestrādā. Vienkārši nestrādā. ESS-ā, mēs skatāmies, arī bounce rate jau mazāks, ievērojami mazāks. Cilvēks tās vairāk lapas, uzturās jau 1 minūti, un ir pat bijušas konversijas, tad cilvēks izpildīs mērķi. Mēs redzam, ESS tad strādā, ok, mēs esam vairāk reklāmas. Darbam jūs vairāk, spēlējam agresīvāk uz šo konkrētu algoritmu.
Un tas ir tikai viens no veidiem, kā ir. Tas tikai viens no veidiem, kā izmantot analitiku un mērīt to, kāda autorība jums atnāk un ko viņi dara un kā tālāk darboties un plānot jau mārketinga aktivitātes uz priekšu. Tāpat tās arī viena lieta, kāpēc vispār analītiku vajag izmantot, jo jūs redzat konkrēti savam pakalpojumam, konkrētām lapām, konkrētiem produktiem, varat redzēt, ja esmu apmeklētību gada griezumu arī. Ja pirms tam rādīja tas, kas bija aptuveni, kas ir ko Google aprēķinājis, kas ir no viņu meklējumiem, bet šeit jūs redzat konkrēti jūsu lapai, piemēram. Varat redzēt to, ka tad ierakstu dārza preces, ja mēs redzam, ka tur dārza preces tur sāk skatīties aprīļa sākumā, jā, un tad no aprīļa beigās tur riktīgi šājās augšā, mājā vispār tur viss un jūnijā viss sprīdīs. Tad mēs domājam, sākam domāt par to, ka aprīlī mums jau jāpalaiž ar kādas reklāmas, lai cilvēkiem sāk atgādāt par to, ka ir jāpērk dārza preces un jānāk strādāt. Jānāk ķipri. Un te ir kaut kas par sporta precēm, tāpēc jūs varat salīdzināt arī par gadiem, kā iepriekšējā gadā, ko jūs darījāt, kāds bija apmeklējums, un šajā gadā, ko jūs darījāt, kāds bija apmeklējums. Varbūt jūs izdarījāt, ielikāt tur un tur, palādāt kaut kur reklāmu televīzijā, un tā pēkšņi tur uzliec augšā tur rādītājiem visu forši, un tad nākamgad, jā, mums nākamgad vajag televīziju izmantot, jo tas baigi labot tādu valdēju darīt. Šis ir ļoti interesanta lieta, arī, ko mērīt analītikā, ir, ka jūs redzat to, kā cilvēks pie jums ir ceļojis, kā viņš ir atceļojis pie jums vispār kā tādu, un nonāca līdz pirkumu beigās. Šeit kā populārākais ir tas, ka cilvēks, referāls, ko es minēju, tas pieminēt tēmēta baneris, jā. Tad viņš uzspiedz divreiz uz tēmēta baneri, atnāca uz lapu vienreiz, uzspiedz tēmēta baneri, apskatījies, aizgaies prom. Uzspiedz vēlreiz tēmēta baneri, apskatījies, aizgaies prom. Pēc tam atnāca patiešo uz jūsu lapu. Aizgaies prom. Atnāca vēlreiz patiešo uz jūsu lapu. Aizgaies prom. Pēc tam ierakstīts kaut kādu atslēgas vārdu meklējumā, kas varēja būt, viņš skaties pie televizorus. Viņš ieraksta atslēgas vārdu meklējumā, parādās jūsu zīmols, un viņš uzspiež jums un nopērk to televizoru. Tas, viens no ceļiem. Otrs, ceļš populārākais ir pēļceļš. Tad jūs ierakstat arī televizoru, parādās maksas reklāma augšā, viņš uzspiež vienreiz, iziet vārā, pastās. Uzrakst vēlreiz televizori, atkal parādās jūsu reklāma, viņš uzspiež, atkal aiziet prom. Tad viņš pēc kāda laika padomā, ok, labi, spēku televizoru, iet tiešo jūsu lapā. Un tā var redzēt tos dažādos ceļus, kā cilvēki nonāk līdz tam pirkumam. Šeit var redzēt arī referāls, direkt, available, direkt, organizēšu, direkt, referāli. Tad ceļi var dažādi, un šeit saprotot to, populārāko ceļu, arī strādāt uz to, varbūt mainīt tās aktivitātes, pirmajā ceļā pavilināt, otrajā jau spiest uz patiešo, tur tās mārketinga strateģijas mainīt, lai iegūtu to pirkumu. Vēl par analītikas ļoti interesanta lieta ir, tajā brīdī, ka jūs cilvēki dabūjuši uz jūsu lapu, tas vēl nenozīmē neko. Jūsu lapa, es atzīmēs, varbūt pilnīgs mēsls, jā, tur varbūt atnāk, jūs piemēram pārdot televizors, cilvēks uzrakst televizoru, reklāma parādās televizoru pie mums paši labākie, viņš uzspiež virsū, tur ir balts ekrāns, televizors bildē un uzrakst televizors un pēc, jā. Jūs taču nepirks nekā. Un tā doma tas, ka tā lapa jau tas pēdējais solis, kad jāsaprot, vai tā lapa vispār strādā kā tāda, vai viņi to pircēju konvertē, vai cilvēks, kas atnāk pie jums, vai viņš tajā lapā pratīs atrast to jūsu produktu, pratīs saprast, kā viņu nopirkt, sapratīs visus shipping un delivery šos nosacījumus, varēs atrast viņus visus, un tā jau normāla lieta, kas ir īstenībā baigā zinātne, un tur nav tādi konkrēti ir kādi soļi, bet tu nekad nevar zināt, tiešām, kas strādās. Un tāpēc jāveic vienmēr testi. Un testi ir tādi, ka, piemēram, paralēli, palaižam, un šeit konkrēts piemērs, kad ir saturs šādā pozīcijā un saturs šādā. Respektīvi, saturs šādā pozīcijā un anketa šeit, saturs šādā pozīcijā un anketa labajā stūrī. Kā jūs domājat, kurš no šiem labāks? Labais, jā? Viss tā domā? Man patīk kreisais. Patīk kreisais? Kreisajam ir ļoti augšā pieejamas lietas, uz kurām var uzlikšanāt. Tāpat būs liekums pildīt
Es jau meklēju krustiņu. Tev meklēju krustiņu. Ļoti labi atbild. Labais vinnēja. Un konversijas uzlabojas. Kāpēc viņš nav atbloku ieslēgis? Šis nav atbloks, man tas lapā iekšā jau. Un konversijas, respektīvi, tas pieteikumu skaits uzlabojās par 336%, kas ir 3 procentāls skaits. Un ko jūs izdarījāt? Jūs vienkārši ievietājat tā angļu labējās turīt un visu. Un tā 3 reizes vairāk cilvēki atstāja jūsu pieteikumus. Un šādā veidā var mērīt vienkārši visas lietas kāds. Sākot ar pogas krāsu, ar tekstus pogas, ar pogas izvietojumu, ar tekstu izvietojumu, ar teksta garumu, tur vienkārši viss, kas ir bildī, tur var būt niansīt, piemēram, nezinu, bultiņa, kaut kāda te maziņa bultiņa. Lielāks kļūdas. Piemēram, cilvēks, kas skatās šitā, piemēram, vai cilvēks, kas skatās šitā, un no tā ir mainītas rezultāti. Un tur procentāli rezultāti, un tā veidā ir vislāk uzlabojuši rezultāti ir tāda vienkārši jums augas procentālais īpatsvars, kas respektīvi cilvēki, kas atnākuši labu, un tiešām pieteiksies. Piemēram, tās uzņēmums kā Jānteks, es nemaldos, viņam dienā šādi testi ir 200 dienā testi, kur viņi pastāvīgi veids, ar to salīdzinot 2 dažādas versijas, kādām lietām, pogām, krāsām, aplīšu, kvadrātiem vienalga. Un testē to, kas vislabāk strādā, kur cilvēkam vieglāk saprast, kur uzspiest. Tāpēc tur var arī testēt to, skatīties, vai vispār man bija konkrētais klients, kuram ir, nevienalga, kas viņam ir, bet viņiem bija, es teiktu, pieteikšanās process, kur viņiem ir 3 soļi, kas jāizdara. Un mēs redzam tagad, ka 2. solī ļoti daudz cilvēku grib uzspiest uz 1. soli. Tā kā tur tāda aplīša 1, 2, 3, kas atzīmē, kurā solī tu esi. Mēs redzam, ka cilvēki 2. solī grib uzspiest uz 1. soli. Mēs redzam, ka viņi kliko tur virsū. Bet tu nevar izdarīt. Un mēs varam, tad reāli cilvēki 2. solī īsti nesaprot, kas viņiem jādara tālāk, vai viņi jūtās šaubās kaut kur, viņi grib atgriezties uz 1. solī. Bet viņi tu nevar izdarīt. Tajā brīdī, kad tu nevar izdarīt, viņam jāatkal no sākuma, varbūt viņam kaut kur jāiet jau promina, varbūt viņš pārdomāja, viņš labi nepatīk tieši citur. Tajā brīdī viņš varētu uzstupot uz tās 1. soļa, vai viņam būtu poga back vienkārši. Tur uzreiz uzlabotos tie rādītāji. Un šīs tās lietas, kuras, piemēram, arī var mērīt un skatīties to, lai tā lapa strādā labāk un labāk. Tālāk pasaka šī lieta tāda kā affiliates, ir partnermārketings, kas ir varbūt iespēja jums, varbūt pēc manas prezentācijas kāds iedvesmosies un sāks nodarboties ar šo lietu. Partnermārketings ir, respektīvi, ka jūs vienkārši kā parasti fizika persona varat pieredzēties kādu no portāliem, kas piedāvā šādas lietas, un sākt pārdot kādu pakalpojumu. Pieņemsim tieviešanas tablets. Kā zinu? Pieņemsim tieviešanas tablets. Jūs izdomājat to, kas viņi pārdod tieviešanas tablets. Un pieņemsim tur tas uzņēmums, kas šis tieviešanas tablets piedāvā, viņš saka, vai tu pārdod vienu tieviešanas tablešu bundlīti, un mēs tev no tā dodam 5 eiro. Tad no viņa pārdot viņam 5 eiro. Viņš izveido savu blogu, sāk rakstīt, cik forši man gāja, 1. diena, tagad sākuši lietot šās tabletes, tur 2. diena jau jūtos labāk, tur 22 kg, tur pēc mēneša jau, super, jau 30 kg zaudēt, izmantoju šās tabletes, vislabākās links aiziet nopērk. Un tagad cilvēks to blogu izlas, viņš iedvesmojās, viņš uzspiež to linku, aiziet nopērk, un tagad viņš savu to linku aizgājis nopērcis, tajā brīdī tu atvilki to klientu pie viņa, līdz ar to tu dabūtu 5 eiro par to viņu pārdoto produktu. Un blogs tā ir tikai viena lieta, jūs varat arī vienkārši spamot formulas te un tās pierakt, ja jūs ir bijis kaut kad redzējuši, piemēram, nezinu, sākā komentāri, redzējuši, ka vienkārši kāds ieliek kaut linku, kaut kādu, teiktu, atnāc šeit, kaut ko nopēc. Tie arī šie cilvēki, kuri vienkārši ieliek savu linku, caur kur tu uzspiedīs, nopirks to produktu, un tad viņš dabūs komisiju kaut kādu. Un Latvijā šis nav tik attīstīts, viņš ir ļoti attīstīts tieši kredītiem, bet viņš citiem produktiem nav attīstīts, jo vienkārši uzņēmumi nespēja vēl maksāt tik daudz, lai tas cilvēks nopelnītu par to. Bet kredītiem ļoti populārs ir, piemēram, šis viens piemērs, Kredit24, kurš vienkārši uzspied
Ādēļ kredītu, vai uzspiež šeit virsū, un tev iznāc salīdzināšana, vai nesinu, kurš nevis kredīts, neatvisīs. Bet, respektīvi, jā, nu jau, jūs zināt, ka var salīdzināt tādu visu kredītus par nosacījumiem. Ok, šies nosacījums ir ok, ja spiežu saņemt kredītu, ja spiežu saņemt, to aizdarīšu konkrēti, piemēram, Mondo lapu, un paiešu kredītu, un tajā brīdī šis kredītu 24 saņem komisiju par to, ka viņš ir atvilkts klientu pie jums. Kāds sapratīgāds? Tad viņš tāds starpnieks. Jā, Latvijā tad, jā, mums ir kaut kāda kredīta, kaut kāds tiešas, tāpēc ir kaut kāds precīšanas, tur ir kaut kādas sieviešu apakšveida bija, lai kaut kāds kaut kāda turismu narbišķiņi ir, bet tas pa lielumā viss ir. Ārzemēs ir tā, ka, ja tas, kas nav filētā, tad tie, ja kāds uzzina, ka kāds produkts nav filētā, tad vienkārši visi viņu ķer, jo viņiem var izmantot diezgan labi nopelnīt. Latvijā kādi tādi populārāki portāli ar šiem kredītiem pelna 5000 eiro mēnesī. To, ka viņam ir tā lapa, kur cilvēku uzspiež, viņam tur jādara pāris aktivitātes, lai viņš būtu tajās Google vienkārši meklētājos pirmajos, un cilvēki ar tām komisijām tur pelna līdz 500 000. Tā ir vēl viena lieta sociāla mēdīja. Sociāla mēdīja ir, ar viņas mēs dalību divās daļās. Ir tā daļa, kas ir tā kā par brīvu, teiksim tā, ka jūs vienkārši izveidot savu kontu un liekat iekšā kaut kāds posts, nezinu, mums tur šodien jauks laiks. Tur nāciet pie mums, tur nopērciet jauka drēbes. Un tā ir viena tā daļa, ja, ko jūs varat tā kā darīt. Bet otra daļa tās maksas reklāmas arī, ka jūs varat jau atlasīt, jau arī atkal konkrēti mērķi audzēt, kas jums interesē. Jūs varat atlasīt, pieņemsim, ja jūs esat pazīt televizors, un jūs vajag tagad pārdot televizors, tad jūs varat atlasīt tādus, pieņemsim, klientus, tādus Facebook lietotājus, kuri interesējās, kuri, pieņemsim, uzspiežuši laiku televizoriem, kuri uzspiežuši laiku 1A vai 220 vai citam internetu preču veiklam. Jūs varat, respektīvi, atlasīt jau konkrēti to mērķi autori, kas varat interesēt par jūsu lietām. Un arī katram sociālajiem mēdījiem vienmēr jums, tagad jūs kādiem būs kāds uzņēmums un mājaslapā jums jāskat vienmēr, kas tā jūs mērķaut un vispār, kas tas jūsu produkts. Jo katram mērķautai produktu var būt cits sociālās mēdījums, ko izmantot. Piemēram, Pinterest, jūs Pinterest varat izmantot, tieks, nezinu, tas ir portāls, kurā ir daudz bildes mums visāds, tur ētenis stils un tam līdzīgi. Pinterest, piemēram, izmantot uzņēmumu, kas pārdod drēbes vai pārdod vai restorāni, piemēram, vai kaut kāda ceļojuma aģentūras, tāds var izmantot, piemēram, Pinterest. YouTube ļoti līdzīgi. LinkedIn ir ļoti interesants tā ziņā, ka viņā var pārdot B2B produktus, ko business to business, respektīvi produktus, kas ir ļoti grūti pārdodami internetā kā tāda, bet B2B var pārdot tieši tāpēc, ka LinkedInā jūs varat atlasīt konkrētus uzņēmumus, jūs varat atlasīt konkrētas profesijas. Piemēram, ja piemēram, mūsu produkts piemēram, kuģu kaut kāds IT sistēma, ja? IT platformā mākoņi, ja? Piemēram, IT kaut programmatūra kuģiem. Tad es atlasu kuģiņas uzņēmumus, atlasu kuģa tehnisko direktoru, ja? Lai viņam tikai viņam rādās reklāmā kaut konkrēti aicinājumu. Sveiks, teik, lietības jaunāku platformu uzlabos tavu darbspējīgumu, darba ražīgumu par 50%. Un tādā ziņā LinkedIn ļoti labs. Twitteris lēnām riet Latvijā. Google ir awesome. Un Facebook ir awesome. Google Plus ar citu īsmā, ja es gribat, lai Google pilnībā par jums visu zinātu, sācat izmantot Google Plus. Jā. Nē, tā Facebookā man ir piemērs vienkārši kādas reklāmas izstāsts. Viena reklāma ir šāda, kas varbūt uz tā ovalā, ja, kas ir sponsori rādās. Viņas varbūt dažādiem mērķiem, arī viņas varbūt mērķi, lai es nolaiku par lapu, viņas varbūt mērķi, lai es aiziet uz lapu, viņas produktu. Viņas varbūt vienkārši viņām arī ko tas. Labs ir viss? Jā, paldies, Almār. Tagad došu vārdu par šī referentam Edgaram Kļaviem. Paldies. Vakar. Izlasīju referātu,
ieteikumus, ieteikumi ir ņemt vērā, prezentācija. Tas, kas uzrakstīja, prezentācija mazliet atšķirās, un prezentācija ir labāka, jo tur bija daudz vairāk tāda tekstiņa, kurā varbūt, ja visi lasītu, lielākā daļa mums nesaprastu. Jo to es pieņemu, ka es saku, ka pirmais jautāju, kad zinu, kas ir sponsor Google AdWords, un tur šaudījās tas bonus. Īsti nezināju, pārstrādēt spams. Darbs bija labs, man patika, un ļoti patika. Un arī izstrādāts viss ir apskatīt visi instrumenti. Darbs bija ļoti plašs, viņš bija 53 pēc 4 lapas. Tas ir, ja ņem vērā pēdējā laikā, netūlu tā nebija. Tā kā viss ir ļoti labā kārtībā. Iesaku ieskaitīt. Un mans jautājums par darbu. Kādu domā, man būtu, vai jebkuram būtu uzņēmums, kuru no šiem te visiem instrumentiem, kuriem tu runāji, kuru tu ieteiktu? Internetu video vai tirgot. Es vienkārši kā tirgotājs, jā. Kas par produktu? Pieņemsim zeķes. Pieņemsim zeķes. Vīrieši. Vīrieši zeķes. Super stilīgās zeķes, tāds latviskās pārās. Ir tik latviskās, tad... Pieņemsim labā latviskās. Tā latviskās zeķes, jā. Viņš dārga kā lēks. Latviskā tas ir dārga. Ir dārga. Jā, labs atērs. Zeķes pieļauju maču meklēt diezgan daudz. Pirmais ir pasieties un meklēt vispār, cik ir pārāk. Lai meklēt, piemēram, zeķes. Es pasties tagad reiz. Sen ir. Jā. Es pēc pārāk strādāt. Pasīsimies, cik zeķes meklēt. Tad... Bet vīrieši. Lielākas jostas elementi. Tieši tā. $7 maksimāli. Tas pēdējos tos atvortas piedēļ, jā. Tas ir vispār meklējumi, jā. Tad Adītas zeķes, jā. Nē, mums tautiskās nevis Adītas. Nu jā, respektīvi meklējumi nav daudz. Adītā, respektīvi vispār ir uzsākot biznesu, ir īpaši šādu biznesu, kurš diezgan specifisks ir, un viņš ir diezgan arī salīdzinoši dārgs, un viņš ir tāds, kurš Latvijā veiks pētījums, kad Latvijā ļoti labi strādā produkti, kas veicina tā kā nacionālistisku un patriotisku. Tādi produkti, kas tie paši ir tauriņi, kaut kādi latviskiem, tur griezumiem, tur koku pulksteņi, jā, tur visu. Tas lielvārds jostas, tur tās šalas, kas ir, jā. Viņas visi Latvijā vispār tas ļoti atzīts. Tāpēc arī tā kā bišķi spiedz to zeķēni, tāpēc lai es varētu kaut pastāstīt. Un tas arī zeķēnis pats. Viņš ir tāds diezgan specifisks produkts, diezgan dārgs produkts. Un varbūt tas nav tāds, ko gluži cilvēks tam meklēt zeķes, jā, un tu viņš tas zeķes uzreiz tur uzspiedīši zeķes, jā, daudz, ka zeķes jāmatīts vai. Tur šo produktu vairāk jāstrādā tieši sociālās mēdījos, kad tev pašā Facebookā. Tu liec iekšā kaut jaunākās zeķi, tos stils, kas tev ir, tur šēro paliek kādu akciju, tur nošēro un vinēšās zeķes. Tur panāc to, ka tev cilvēki sako līdzi, lai tāds jaunākos tāds kaut kāds tās, tādā veidā, respektīvi, kaut kādā veidā savu sociālajiem mēdījiem, kas reāli skatās tā kā ļoti lēts, bet tā pašā laikā par šo nacionālistisko un to, ka tās zeķes ir unikālas, viņš vienkārši šēros laikos un meklēs un to produktu uzzinās. Jo šis produkts, jā, viņu gulē ļoti grūti. Un ir vēl viens jautājums. Kā tu vērtē šo te e-komerciju Latvijā? Cik mēs esam tālu tikuši attīstībā, salīdzinot ar Rietumu Eiropieņus? Mēs laik uzņēmām runājam par to, kad, piemēram, Londona, UK mums ir Lielbritānija. Lielbritānija mums ir kaut kādu apmēram uz otru gadu priekšā visam tam, kas notiek. Un tas pats arī pa Ameriku ir, kad tur ir šis viss daudz attīstītāk, tāpēc man ir to pašu afiliētu, kad uzņēmumi saprot. Latvijā uzņēmumi īsti, viņi vēl tam internetu marketingu līdz galam neuzticās, viņi tā tradicionāls marketings un viņi vienkārši neizprot, viņus vajag izglītot tos cilvēkus. Amerika ārzemēs jau, jā, viņi jau zina, ka internetā pērk, arī ārzemēs arī pērk internetā, un viņi ar to izmanto, viņi maksimāli cenšās uz to strādāt. Bet, jebkurā gadījumā, mēs veicam dažādas seminārus, dažādas pasākumus, lai izglītot cilvēkus, uzņēmumus, uzņēmējus, vadītājus par to,
ko mēs darām, kas ir internet mārketings un kā viņš var palīdzēt tavam uzņēmumam. Es domāju, ka mēs esam vēl tādā attīstības stadijā, tādā augošā un tā līgnīti. Poktē. Tā kā jā. Paldies. Labi, tagad arī jautājumu auditorijas, un man būs 2 jautājumi. Pirmais ir, es atceros, ka tas bija mazs, tad bija tāda lieta, ka varēja internetā kaut kādā lapā reģistrēties, un par to, ka tu spied uz kaut kādiem linkiem, kā maksā naudu. Pirmkārt, vai tas tā reāli strādāja, un vai tas mūsdienās joprojām tā ir kāds. Tu mazliet pieskājies šai tēmē, bet ka kāds kliko uz linkiem, un tāpēc tam uzņēmumam skaitās naudu nos, un tu kaut kā nonāk pie tā cilvēka, kurš to dara. Kas tas tāds bija? Jā, bija tāds, agrāk tāds bija, es atceros, bet es nekad viņus neesmu izmantojis. Es nezinu, vai tiešām strādāja, vai tiešām samaksāja, es nezinu. Bet es varu runāt, kas tas bija. Pirmais, tas varētu būt, ka bija tas pats affiliates, ko es minēju iepriekš, respektīvi, kad tu esi kaut kāds cilvēks, kurš promotē kāda cita pakalpojumu, ja viņš caur tevi nopērk, tad tu dabū komisiju. Vienkārši tagad es attīstījies tik tālu, kad uzņēmums tev maksā tikai par darījumu. Agrāk šis strādāja arī tad, ja cilvēks atvilinājas tā labu cilvēku. Ja cilvēks, ja cilvēks manās to labu, tad es to maksāšu 10 centus par katru cilvēku, kurš savu tevi atnāks uz labu. Un tagad cilvēks, viņš vienkārši pasaka, tur 10 čeļiem, lai katru dienu spiež, uzspiež 10 reizes, viņš nopelna 10 centus, 10 reizes 100 centus, santīmus, un viņš samaksā par 10 santīmus, un čalam, kurš spiež pats pirms idejas. Pieņems, domas apkārt, visi. Es pieļauju, ka tas tā ir, tāds variants. Otrs variants, tu par to Google AdWords teorētiski, tas ir iespējams teorētiski, ka tu var atšķirties, es neku tik dzīvi, tas vēl palīdz. Jā, un otrs jautājums ir, kā notiek tā manas mājaslapas uzpeldēšana augstāk tajā Google searchā? Tu teici, ka tad, ja manu lapu bieži iek blogos, ja cilvēki spiež un viņi atrod informāciju, kas viņiem bija vērtīga, bet tu kaut kā minēji, ka to kaut kādā veidā var pacelt tā kā mākslīgi, un kā tas notiek, vai tev, teiksim, uzņēmums uztaisa miljonus blogus, kur tikai peisto iekšā tā jūs klienta uzņēmuma lapu, un tad viņš pēkšņi uzpeld kaut kādā, vai arī jūs palaižat botu, kurš miljonus reizes dienā sērčo tieši to? Es saprotu. Ir tā, ka tā kā Google, kā es minēju, grib to, lai ir kvalitīvs, tas meklējums, kurš meklēja kvalitīvs, viņš negrib, lai viņš skatās to, lai tas tā popularitāte, kas tiek veicināta apkārt, lai viņi izveidos dabiski. Viņš to redz, viņš piemēram redz to, no cik dažādiem domēniem, cik dažādās mājaslapās izveidot cik link. Viņš rādās to, piemēram, jūs tur rītīgs pamosiet, piemēram, TVNetā tur bāzēsiet, piemēram, kādā savā privātajā blogā, tu liksiet linku katru dienu pa 10 linkiem, viņš redzēs, ka viens domēns, bet tur 1000 linku, viņš rādā. Tas nav dabiski, tā nenotiek. Notiek tā, ka ja kaut ko runā, tas notiek vairākos domēnos par 1, 2, 3, 5 linkiem. Un Google arī skatās, lai šie domēni, tās mājaslapas, lai viņas ir autoritīvas, respektīvi, lai viņas nav tikko uztaisītas vakardienas mēram, un tagad tu sāk links likt, un tad jā, tur viss runā. Viņi skatās to, ka citām mājaslapu vērts ir, cik bieži viņām ārsts saturs. Viņi skatās tādas lietas arī skatās. Tā kā tas nav tā, ka tu vari tur saskanot ar visu notiks. Tur ir visu lieta. Bet kā tas notiek? Kā tas notiek? Jā, kā tas notiek. Cik jāmaksā? Jā. Par cenām pēc tam, bet kā tad tiek paceltas tās? Mēs jūs viņam sakat, ielieciet kaut ko vērtīgi? Nē, mēs to darām visu. Šajā ziņā mēs to darām. Mēs vienkārši, piemēram, konkrēti mums, piemēram, ir savs privātais tīkls izveidots, privātais tīkls, kurā mēs veicam dažādas aktivitātes. Paralēli mēs liekam kaut kādas PR reklāmu rakstus, liekam dažādos alternatīvos tādos lapās, mājaslapās, kas varbūt nav, piemēram, TVNets, un TVNetā ielikt rakstu maksā 400-500 eiro vai 300. Bet tev ir pat mazāk, bet
ka mēs vietojam reklāmu rakstu, un ieliekam kaut kāds no reklāmu rakstu links uz lapu, un tad Google tur vairs alternatīvs resurss, kurš visu laiku liekot jaunu informāciju, tad ieliek par Andrā zeķiem, ieliek rakstu un links uz lapā, tad šo zeķu vai labās, tad visu klašu, un Google pats var šo zeķu augstāk. Nu, tas tā, ļoti skaidrot. Es vajag tā, kur sīk arī nepasnāst, es neesmu, es čels, kas tā ir. Labi, jautājums. Jā. Man ir 3 jautājumi, 2 īsi, 1. Tu neko nepieminēji par Bingu vai Yahoo? Jā. Tas par Latvijā neeksistē? Jā. Nē, tāds jautājums. Google. Jā. Otrais, ja gribu, vispār nevar atrast. Tieši pretēji. Jā. To var izdarīt? Jā. Un trešais, mums droši vien nav problēma, kaut kādas mazākas korporācijas varētu palikt lielas izmantot tos pakalpojumus. Es pievienu nespēju? Nu, ja pēc tam maza korporācija varētu dabūt ļoti daudz funkšus. Korporācijām vajadzētu izmantot. Sapratu. Pirmais jautājums par Google, Yandex un Bingu. Ja tā, Latvijā Google meklētāji izmanto 98% gadījumu, un šie Yahoo, Bings un Yandex pārējo 2%. Tur arī to var darīt. Mums tad ir klienti, ka mēs to darām, bet tad mēs darām to Latvijā, mēs darām to ārzemēs, piemēram, Amerikā. Un mēs strādājam Yahoo, Bing, bet konkrēti Latvijā Google reāli, visi. Otrs jautājums ir, vai to var tev vispār neatrast? Jā, tā var izdarīt. Tu vienkārši, tādā tehniska lieta vienkārši nenoindeksē savas lapas. Un ja tu viņus nenoindeksē, tad vienkārši to Google neatradīs, ja to neatradīs. Jā, tā var izdarīt. Trešais jautājums, vai korporācijām vajadzētu izmantot? Jā, un tad tagad daudz kopšas tie. Te ir tā lieta, kad, piemēram, ko izmantot konkrēti? To meklēšanu? Vai vispār? Vispār? Meklēšanu, es domāju, ka nav baigi tā, baigi izdevīgi, ja mēs paši pastījāmies, tur bija zem 10 meklējumi, un studentu korporācijas bija 20 meklējumi mēnesi. Protams, to var darīt, jo cilvēki meklē studentu korporāciju, viņš atradīs jūsēju. To var darīt. Bet tas nebūs, tas vienkārši laikam tev nebūs nākamā. Tā galvenais, kas būtu jādara, ko dara citas korporācijas, ir tieši tādi paši sociāli mēdī, kas ir bez maksas, kur tu veido, kur tev jau ir kaut kāds esošs fanu loks, kā mēs, kuri laikos, šēros, citi par to redzēs. Mums jāveic to, lai viņi saprot, kas ir korporācija, lai viņi zina, kas ir korporācija, lai viņi saprastu, kāpēc viņiem to vajadzētu, vai kāpēc viņiem nevajadzētu. Mums ir jāinformē vienkārši, jāveido saturs. Ir saturs, lai cilvēks informētu, vienkārši, kas tas ir. Jo cilvēki vienkārši šobrīd nezina, kas studentu korporācijas, viņi nezina, kas ir korporācijas, viņi nemeklē tādas lietas un vienkārši nav informēti par to, jo viņi nezina, kas tas ir. Tu nevari pārdot produktu cilvēkam, kurš nezina, ko viņš grib atrast pats. Tāpēc tev viņš jāinformē un jāparāda. Tas varētu būt viens, ka viņai sociālai, vai otrs, ja grib ritīgi agresīvi aiziet, laižam panērs tur. Forši. Tur. Balvas. YouTube reklāmas, jā. Nākamais jautājums, Didzi. Jā, man jautājums tāds, es pieļauju, ka produkti ir dažādi, ko grib pārdot, un tad varētu teikt, ka jūs tā uzņēmumi, tie klienti, principā, varētu jums varbūt dalīt divās daļās tādiem, kuriem tā izaugsmes līkne iet uz augšu, un tad aiziet pirms, saka, mēs gribam vēl labākie. Un ir tādi, kam tā kā vajag sāk iet slikt, un tad viņi saka, palīdziet mums, lai mums iet labāk. Tad jautājums vairāk par to otro daļu, cik bieži praksē nākas saskarties, teiksim, ar tādiem, ka tas produkts, teiksim, jums jau uzreiz liekas bezcerīgs, un, teiksim, kad viņi, teiksim, izdodas ar internetu mārketingu rīkiem izcelt kaut kādā gaismā, un cik ir aptuveni, teiksim, tā gadījumā, ka kā iet, tā arī tas viss tur nomīt. Labs jautājums. Man laikam nebūs tik liela pieredze, lai varētu komentēt tā baigi detalizēt šo, bet mums ir tā reāli, liela mēs jau saprotam, ar kuru klientu mums būs kaut kāds, kur mums būs viegli, kur mums grūti. Piemēram, šobrīd mums ir viens, kurš pārvalda CRM programmas, kas ir business to business, tā kā produkts, un viņš ļoti... Kas? Sīmeli? Un
viņš ļoti grūti produkts, un viņš atnāca, es jau reāli negribēju strādāt, negribēju to darīt, jo zināju, ka viņš būs slikti. Tur neko tur nevarēs pārdot, un tur vienkārši tāpēc, ka viņš arī nāk, viņš saka, man vajag pieteikumus, man vajag, lai cilvēki atstāja man e-pastus, man vajag, lai vienkārši man ir pieteikumi. Bet bija klienti, tas produkts, viņš ir ļoti specifisks, viņš nenopērk vienā dienā, nenopērk 2 dienās. Cilvēks skatās, viņam vienkārši pusgadu varbūt, kad viņš skatās, un viņš domā, ka man uzņēmā CRM programmas, bet man tagad nav naudas, bet es pameklēšu, kas ir CRM programmas, kas par Latviju notiek. Viņš meklē un skatās, un var viņš pēc pusgada tikai kaut ko sāks pārdomāt par pirkšanu. Bet te pašā laikā tika tērēt līdzekļi, lai to cilvēku informētu par to, ka tāds esi. Un te vienkārši jāspēr to, tas produkts, cik ilgi viņš pārdodās, jo, ja piemēram uzņēmuma vadītājs jāspēr. Šajā gadījumā, ka uzņēmuma vadītājs vienkārši nesaprot to, ka viņam vajag rekomendēties, viņam vajag, lai viņu redz un viņi atrod, bet viņš nesaprot, ka vienkārši, ka viņas nenāks uzreiz, ka viņas nāks pa laiku. Un šādi cilvēki ļoti grūti. Vai vēl otrs lieta ļoti grūti. Vēl ļoti grūti ir startupiem. Uzņēmumiem, kas tikko palaiduši jaunu produktu, kur tu vispār nezini, kā viņi reaģēs vēl kaut ko. Jo cilvēkam atrod, viņš nezina zīmolu, viņš izpat nezina, kādu produktu domāts. Un tādiem produktiem ir ļoti grūti, jo cilvēki nenopirks viņu arī nekad uzreiz, jo viņi nezinās, kas tāds īsti ir. Un tur atkal aizvien tā lieta, ka cilvēki jāinformē par to, kas tas ir. Jāiedod šie blogu rakstu kaut kādi, jāiedod kaut kādos portālos par to. Jāiedod pētījumu, piemēram, mums klients, kurš pārdod skaņu kalibrātorus, piemēram, ārzemēs. Un skaidrs, ka neviens nepirkšreiz uz skaņu kalibrātoru, viņš nezinās, kas tāds ir. Viņš mājaslapā var uz to informāciju arī neuzticēsies, kas ir rakstīts, jo var sarakstīt visu kaut ko mājaslapā. Tāpēc jāatrod kaut kādi uzticami blogeri, kas blogo par tādām lietām, kas raksta par tādām lietām, par skaņas kvalitātes, skaņas ierakstīšanu, un tur jāliek savs raksts, un tad no turienes jāliek atsauc uz lapu, un tad cilvēki nāk un to produktu iepazīst un sāk viņu kaut kur šērot un tam līdzīgi ņemties. Un tādā veidā to uzdevām atpazīstamību. Bet pārstāj, ja ir kaut kāds produkts, lapa, kurai bijis ok un aiziet uz leju, visticamākais, ka tur ir un tā niša attīstīta, visticamākais, ka tur ir vienkārši viņi, ko nevienam pietiekami daudz aktivitātes, lai par sevi atgādinātu cilvēkiem kā tādu. Un noteikti viņi var strādāt, lai viņš tā. Ja viņš bijis augšā un iet lejā, tad viņi noteikti var strādāt. Bet tā vairāk, kas izdodas vai nē, un vai jūs cenšaties tādu? Mēs cenšamies. Mēs jau varam. Bet, kā kur? Tā grūti pateikt, kā kur? Ir, protams, ir, kad neiet, un ir, kad iet. Tā grūti, tā nopietni reiz. Konkrēti CRM negāja. Viss slikti. Mēs jautājums? Gribētos, lai tu kādu komentāru sniedz par, piemēram, personas privātumu, jo, kā es saprotu, ka Google zina par mani visu. Un, teiksim, tu esi tas, cilvēks, kas savā ziņā strādā ar tiem datiem, kuri Google ir par mani. Es saprotu, ka mani internetu paradumi varētu būt kā tāds spogulis par manu personību savā ziņā. Un tad kā Latviju apstiet šiem datiem klāt, tāds ir jautājums. Ok, labs. Gadu beigās. Tad privātumi ir tā, ka Google viņš uzskaita IP adreses, bet viņš nevar viņus nodot. Nerīkst izmantot nekādā veidā. Es nezinu, pirms atnāca, man labs nezinu, ka Edvards Broks atnāca normāli. Es zinu, ka atnāca šāds ID, un ka viņš darīja šādas darbības. Respektīvi, mēs veidojam segmentus ar cilvēkiem, kas kaut kopēji pārdevumi. Es netaisnību, ka Edvards Broks konkrēti. Lai gan Facebookā ir iespējams darīt tā, ka, ja pirms tev ir kaut kāds e-pastu saraksts, pirms man klients uzņēmums kuram ir e-pastu saraksts, es varu šo sarakstu ielikt Facebookā filtrā, un man radīsies reklāma tikai šiem e-pastiem. Bet tā konkrēti, kad Edvards Broks nāk par manis no televizoru. Ok, labi, es varu zināt to. To var zināt tad, ja jums ir arī CRM sistēma uzņēmumā. Piemēram, CRM sistēma, kas ir client management programma, respektīvi, kad jūs pārveidat printerus, un jūs liekat, kāds cilvēks nopirkt viņas printeri, jūs atzīmējat, Edvards Broks pie mums nopirkt printeri, jūs atzīmējat savā CRM sistēmā. Un mēs šo CRM sistēmu savienojam ar Analytics,
mēs redzam tagad, Edvards Broks atnāca ID uz lapu, ielogojās lapā, mēs redzam, ka šis ID ielogojās kā Edvards Broks, un tad viņš, piemēram, aizgāja nopirkt printeri, vai apskatījās printeri. Un tad mēs varam šim cilvēkam, piemēram, viņš nenopirkt printeri uzreiz, rādīt reklāmu. Edvards Broks tev ir reklāma. Tā var darīt, bet par tiem datiem vispār viņi ir diezgan privāti, es neteicu. Nākamais jautājums. Latvijas. Jā, bet Latvijas, es neesmu dzirdējis, ka viņš kaut ko pietros, es nezinu, ko domāju. Kā es saprotu, ja, teiksim, es būtu sabiedrībā daudz atpazīstamāka persona un pa manim vajadzētu kādu netīro veļu izmazgāt vai kaut ko tam līdzīgu, Latvijas labs tomēr tā kā tiktu pie tiem datiem, pa kuriem Google par manim vārds tā sacīt. Tad jau sanāk, ka hackers var tikt un iespējams kāds pārdot tos datus un to informāciju. Tev teikt arī tā viennozīmīgi neizrietē, ka tas viss ir tops. Es nezinu, es nezinu, ka Edvards Broks atnāk uz lapu. Es to nezinu. Es varu zināt, kā IP adresi atnāk uz lapu. Es nezinu, vai tā IP adresi es edu to vai kā adresi. To var redzēt, bet to nerīkst spēt. Tā IP adresi taču kādam pieder vai uz kādu vārdu ir. Nē, tur nav uz vārdu, viņi ir piesaistīgi. Viņi var statiskās IP. Statiskās, viņi nav uz vārdu. Nav uz vārdu. Uzņēmumi vairāk statiskās, bet ir arī privāti personām statiskās. Man mainās reti. Respektīvi, teorētiski jā, praktiski arī jā, bet to nerīkst darīt. Tā labs rīkst. Labs rīkst. Slīgs veidies. Es neredzu Pēteru roku. Viņš ceļ, viņš pie zemu ceļ. Labi, Pēteru, jautā, bet nākamais. Jā, es kā klients, kas man ir jādara, lai es tiktu pie lielākajām atlaidēm? Jā. Lielākajām atlaidēm? Un īsākajā laikā, jā. Pagad, atlaidēm, kā tik pie atlaidēm? Jā, uzņēmums izmanto šitādu te programmu. Cik reizes man ir jāklušķina un jāiet prom, lai es tiktu pie lielākās atlaidēm? Es tagad saprotu to. Dodos to skrīstu kā. Jo tur ir, to nevar izpētīt. Latvijā tas, to rīku izmanto ļoti reti uzņēmumi, tiešām lieli tikai, kuriem tiešām daudz produktu un visu, ko pakalpojumu. Un arī tajā pašā laikā arī ne visi to dara, jo viņi tomēr negrib atdot vienkārši pelētāt. Viņš visam atnāks un tāpatās nopirkt. Jo viņš vienkārši nedod atlaidi ziņu, viņš vienkārši informē par to. Reiz tu skatījies, nāc pie mums nopēc. Vai atstāja grozā, nāc pabeidz pirkumu. Tu neievadīji vēl pēdējais 3 cipras. Mēram tēmas. Bet teorētiski nāk prātā viens uzņēmums reiz tagad, kas tā dara, un viņiem pietiek, ka tu vienreiz apsties, un to pēc tam rādīs reklāmu, ka nāc pie mums un nopēc atlaidi. Bet, ja rādās reklāma, kad būs atlaide, tad es tā varu darīt ar katru produktu, ja? Jā, būs atlaide. Iespējams. Iespējams, jā. Tas kā jāsaka. Valter, tev bija jautājums, jā? Ir jautājums par tavu dzīvi. Tagad tu tagad vairāk kā gadu strādā šajā internetu mārketingā. Kā tas ir mainījis tavs internetu padarījums? Zinot visu to skēmu apakšā. Ļoti tāds dzīvības jautājums. Es atbloku neizmantoju. Tas ir tāds atbloku, kas neizmantoju. Es nezinu, es agrāk biju pirms tam strādājis pamanīju, ka es skatos pirms kādas kameras, un man tās kameras rādās kaut kā apkārt. Tagad es ar to pamanu, bet īstenībā tā godīgi, es nezinu, man jau liekas, es tās reklāmas reāli neredzu. Un es pieļauju, ka lielākajā daļā tā liekas. Bet tā pašā laikā viņš tomēr kaut kur sēž galvā. Tā kā apzina kaut kā tu viņus tomēr redz, jo izmāk, ka pievies, tagad es sievieti papasīju, nopēc tampons, kāds tu always, ne? Vai tampons, always vai tampons? Es nezinu, es negrīzu šķiros. Jūs interesēties pa always? Jūs interesēties? Jūs kāds interesēties par paketēm vai tampons? Viņš neinteresēties, vai ne? Jūs vienkārši kaut kur redzat, kaut kur dzirdat, kaut ko jums paliek prātā. Un es pats ar tā visam reklāmām. Bet tas tā atkārt, viņš no tevi.
Bet es vienkārši tās domas to zemūdzi. Bet man laikam ir tā godīgi, nav vajag mainīties kaut kas. Es īstenībā nezinu, laikam, ka nē. Visās lapās tikpat drošai. Google vairs nē. Nē, es mazāk spiežu laikam tām maksas reklāmām. Es laikam vienam spiežu vairāk. Es viņam nespiežu tik tāpēc, ka man negribas, lai cilvēkiem nav aprunāt. Jo es redzu, piemēram, jo var būt tā, ka tev ir apģērba veikals, piemēram, viņš ir gan maksas reklāmā, gan arī pirmajā vietā tad meklējumā, kas ir organiskajā. Es nespiežu maksas, es spiedīšu uz to, kas kāpšu. Tas vienīgais varbūt tāds ir kā. Labais čalis. Jā. Protams, vienīgais konkrēti ir tāds spiedīšu. Paši grēti. Pakās nav. Es uzspiedu, nenopirku. Ir vēl kāds jautājums? Nu labi, tad pēdējie divi. Jāni? Tikot piesaistījies šai tēmai, ko es laiku gribēju prasīt, bet tu man likās, ka teici, ka Google es laiku cenšās šos mākslīgos izskaust. Tad jautājums, ja, piemēram, kurš maksā par klikšķiem? Tu kā uzņēmums vai es kā klients? Google, kurš maksā par klikšķiem? Tas, kurš rekomendē produktu. Pagad, tā kā es piesakos, es maksātu, nevis tu, jā. Ja tev pieder internet veikals, kurš pārdod televizorus, es esmu tas, kurš tev palīdzēs reklamēt televizorus, un Andris būs tas, kurš nopirks televizoru, tu maksāsi par to, ka... Bet, ja Andrim, piemēram, vienā dienā nav ko darīt, viņš vienkārši sāk klikšķināt uz to reklāmu un neko nepērk, viņš man var pankatā iecīt arī. Viņš viens? Jā, viņš viens. Nu, viņš nevis parasti, bet viņš tāds viņš tāds ļoti gudrs datoru čalis, un viņš tur kaut kāds spambotus no dažādām IP adresām, no dažādiem subnetiem, networkiem vienkārši sāk to klikšķināt. Viņš tādu mani bankatā iecīt, tu man piestādi miljonu reķinu? Nevar. Tur ir tagad Google, es pieskādu pirms tam, ka Google viņš grib no šādiem izvairīties arī, lai uzņēmums reklamēs Google, lai viņiem nebūtu neizdevīgi reklamēties. Un ko viņi dara? Viņi tas, ka viņi redz, ka Andrus uzspiež uz reklāmas televizoru, uzspiež, pastās, izetājā, ok. Viņš tagad uzspiež vēlreiz, Google pieprasē, viņš spiedis vēlreiz. Un tajā brīdī, kad viņš uzspiedīs jau trešo reizi, tad tur ne 100% pastāv iespēja, ka Google gan to trešo, gan otro klikšķi atskaitīs to naudu atpakaļ. Jo viņš redz, ka tu esi tāds klikšķinātājs, ka viņš ir pēc naudu agresīvs atpakaļ, jo tu esi kā vēl iztērēt naudu. Nē, bet vienkārši saka, ka viņš tāds riktīgi gudrs, tāds datoru čalis, viņš vienkārši savu IP adresi nomaskē no dažādām, viņam visu laiku parādās dažādas IP adreses. Un tas ir viegli izdarāms. Viņš man var tā banku tā beigās iecīt. Dienā pēkšņi miljons. Jā, es jau komentēju, bet kā viņš ir izsūkt to kampaņu? Nē, es precīzi nezinu, bet es pieļauju, ka Google cilvēki ir daudzreiz gudrāki, viņi ir saņem izdomājuši šādu. Kur tu nebūs kaut kas, pēc katrā pieeja ir, tur var vienu tikai naudu noņems nost. Un arī īsmā puse tas, ja cilvēks uzklišana vairāk, tur arī vēl ir tāds rādītājs kā CTR, kas ir jo augstāks tas, jo tā firma var mazāk pēc tam no klikšana maksāt. Nu tā kā mākslīgs viņš radīts ir augstāks, jo tur ir svarīgi, cik meklē, cik klikšana. Attiecība augstāka, mazāka kvalitāte, augstāka, mazāk cena jāmaksā. Un ja tu tur baigs saspied, tu esi īsmā panāc viņam efektu. Tu gribēji defektu uztaisīt, ja panāc efektu. Tā ir pirmai. Jā, bet CTR, ko es tā tīk paskaidrošu, ko viņš minēja, pirms jūs ierakstīt vārdu televizori, un prāts tas reklāmas, un tu pat var mērīt paralēli dažādas reklāmas tekstus. Tad jūs ierakstīt televizoru prāts, labākie televizori 1A, un otra reklāma pieņemsim sašķaidz savu galvenu televizoru, kad ledus kā krāpē. Un tu skaties tagad, kurš no šiem reklāmas tekstiem labāk strādā, kurus vairāk spiež, no kuri pēc tam vairāk nopērk, un pēc tam otrs šeit labāk strādā, izmantojam to, vai pats tēm vēl kaut kādā citādāk. Un šādā veidā visu laiku uzlabojot un optimizējot arī mazākām izmaksām var sasniegt labāks rezultātus. Labi, pēdējais jautājums, Edvardam. Tāds jau ļoti daudz piemēram bija par tiem kredītiem. Kas viņiem ir? Nu, tāpēc es vienkārši par kredītiem, tāpēc, kad vienkārši tas ir vispopulārākais, ne populārākais, vienkārši zināmākais mūsu klients, tāpēc, ka zināmākais teikšu tā, par kur mēs neklusējam, par kur mēs stāstam brīvi. Tas ir mūsu klients Spot Finance, kur visu, reāli izzina mūsu klients.
Tāpēc ar viņas pieminu. Visi, kas reiz mēs kredīti Aldā un Vigus. Tāpēc ar viņiem runāju. Bet mums ir daudz lielāka viena par viņiem. Šis vienkārši Latvijā ir viens no lielākiem klientiem. Mums ir ārzem klientiem, kas ir daudz lielāki budžetiem. No, paldies par krāsu referātu.